Dulais Dauka. Vai kādreiz esi gribējis redzēt to, kas ir aiz apvāršņa, aiz meža, aiz upes, aiz tālajām debesīm? Šodien mēs dosimies ceļojumā kopā ar Dullo Dauku, drosmīgu sapņainu zēnu no latviešu literatūras klasikas, kurš nebaidījās uzdot jautājumus, pat tad, kad visi citi klusēja. Ko tur redz, kur saule lec? Kāda ir pasaule aiz meža malas? Tā sākas sudraba eģus stāsts Dullais Dauka, darbs, kas māca mums ticēt zinātkārai, brīvībai un cilvēka gara spēkam. Sudrabu eģus, īstajā vārdā Eduards Morits Zilbers, dzimis 1860. gada Meņģeles pagastā un dzīvojis līdz 1941. gadam. Sudraba eģus bija rakstnieks un tulkotājs, tulkojis Tolstoju, Čehovu, Gogolu un Adamu Mickeviču. Savā literārajā darbībā pazīstams ar jauniešiem veltītiem darbiem. Dullais Dauka, kas sarakstīts 1900. gadā, Pusmāsas dēls, Kaukšķīts un citi. Viņš gribēja redzēt, kā saule lec jūrā, tāpēc viņš gāja un gāja, līdz pazuda miglā. Dauka ir nabadzīga zvejnieka dēls, kurš dzīvo mazā piejūras ciemā. Viņš ir zinātkārts, vienmēr jautā, kāpēc un kā. Taču ciema ļaudis viņu sauc par dullu. Traku, jo viņš sapņo par lietām, ko prātīgie cilvēki nesaprot. Bet viņš nav traks. Viņš ir ideālists, kas tic, ka zināšanas un drosme var atvērt pasauli. Grāmatā slēpjas dziļa simbolika. Dauka simbolizē cilvēku tieksmi pēc zināšanām, kā arī vienatnes un upura tēmu. Viņš iemieso cilvēku, kurš gatavs riskēt ar visu, lai atklātu patiesību. Tas ir gan filozofisks, gan emocionāls stāsts. Bērna sapnis kļūt par alegoriju zinātkārei. Šis vēstījums joprojām ir dzīves. Cik bieži sabiedrība izsmej tos, kuri domā citādi, kuri vēlas redzēt to, kas ir aiz saules malas. Cilvēks ir dzimis, lai redzētu, lai zinātu, lai saprastu pasauli. Ar Dullo Dauku sudraba eģus radījis vienu no pirmajiem latviešu bērnu filozofiskajiem stāstiem, kurā satiekas pasaka un realitāte. Tas ir stāsts gan bērniem, gan pieaugušajiem, un varbūt tieši tāpēc tas nekad nenoveco. Vai zināji, ka Dullais Dauka tika iekļauts Latvijas skolu programmās jau starpkara periodā un joprojām ir obligātās literatūras lasāmviela? Skolēni, izlasot šo darbu, iespējams pirmo reizi uzdod jautājumu, kas ir drosme domāt pašam? Šī stāsta leļu animācijas filmu versija parādījās 1968. gadā, ko režisēja Arnolds Burous. Tekstu lasīja leģendārā aktrise Vera Singajevska, mūziku sacerējis Pauls Dambis. Šo darbu ir interpretējuši arī teātra režisori, Latvijas Nacionālais teātrs, Dailes teātrs un Latvijas Leļļu teātrs, vairāk kārt iestudējuši Dullo Dauku, katru reizi piešķirot tam jaunu skanējumu, reizēm bērnišķīgu un rotaļīgu, citreiz dziļi eksistenciālu. Dullais Dauka nebaidījās, viņš gāja pret vēju, pret vilni, pret visu pasauli, jo viņa acis gribēja redzēt. Šodien Dullais Dauka ir kultūras simbols, tēls, kas parādās mākslā, dziesmās un pat politiskās runās. Viņš ir kļuvis par metaforu cilvēkam, kurš meklē patiesību, lai arī tā sāp. Un varbūt tieši tāpēc šis stāsts nekad nezaudēs savu spēku. Vai arī tu esi mazliet Dullais Dauka? Vai ir bijis brīdis, kad esi gribējis doties aiz saules malas? Ja jā, tad šis stāsts ir par tevi. Tagad Dullais Dauka ir pieejams latviešu valodā, audiogrāmatas formātā, aizkustinošā Elīnas Kalniņas lasījumā. Tikai audiolasītavas platformā. Viņas dziļa emocionālā interpretācija ļauj mums no jauna izjust Dullā Daukas drosmi un bērna sirds spēku. Izbaudi šo audiogrāmatu, kā arī citus stāstus un podkastus vietnē audiolasītava.lv vai iOS un Android lietotnēs. Audiolasītava vieta,
kur sapņi iegūst balsi.